Sveicināti! Mani sauc Dmitrijs Makejevs. Es esmu vēstures un skaista mīļotais. Šobrīd tramvaju satiksmē Latvijā pārstāv 3 pašvaldības – Liepāja, Rīga un Daugavpili. Un šajā epizožu ciklā es gribu jums pastāstīt par tramvaju satiksmes vēsturi Latvijā. Tā ir otra epizode. Tā kā šis cikls būs chronoloģiska secība, šodien mums ir Rīga. Я так понимаю, какая-то важная особа, она не крутит педали. Viss sākas 1882. gadā, kad tika noslēgts koncesijas līgums starp Rīgas pilsētas valdi un Šveices ģenerālkonsulu Krievijas impērijā inženieri Eženu Diponu. Līgums paredzēja pirmo pilsētas zirgu dzelzceļa līnijas būvēšanu, un jau augusta beigās tika atvērtas 3 līnijas. Bet jau pēc 8 gadiem, 1900. gadā, Rīgas pilsētas valde un akciju sabiedrība Rīgas zirgu dzelzceļš, kurā valdes priekšstādātājs bijis Dipons, parakstīja līgumu, kas paredzēja pusotrā gada laikā uzbūvēt vairākas elektriskās transporta līnijas. Pirmais Rīgas pilsētas elektriskais tramvajs devās ceļā 1901. gada 24. jūlijā. Līnija pilsēta Aleksandra Vārti. Un ziniet, te ir problēma. Krievvalodīgajā raksta versijā ir uzrakstīts datums vecajā un jaunajā stilā – 11. un 24. jūlijs. Latviešu valodas versijā norādīts 23. jūlijs, bet Rīgas satiksmes mājaslapā vispār ir rakstīts 11. jūlijs. Kam ticēt, nav saprotams, bet var skaidri teikt, ka Rīgas pilsētas elektriskais tramvajs devās ceļā 1901. gada jūlijā. To arī tā atstāsim. Lūk, par šo notikumu rakstīja laikraksts Baltais vēstnesis. Elektriskie tramvaji vakar uzsāka savu darbību. Šis gadījums tika nosvinēts ar goda mīlestību. Elektriskie tramvaji ir ierīkoti diezgan ērti. Vagonos ir izkārtnes vācu un krievu valodā, ka tur nedrīkst smekīt un nedrīkst spļaut. Tramvaja pārlaišanas brīdī pastāvēja 4 maršruti. Dažus no tiem vēlāk pagarināja. Braukšanas maksa bija 5 kopeikas vagona un 3 kopeikas uz priekšējās platformas. Skolēniem maksa par braukšanu vagoni bija 3 kopeikas. Abonementa karte 30 braucieniem turp un atpakaļ izmaksāja 80 kopeikas. Abonementa karte 3 mēnešiem uz visiem maršrutiem maksāja 10 rubļus. Tramvaju infrastruktūras apkopei un remontam pēc arhitekta Paula Mandelstāma projekta uzbūvēja 3 tramvaju depo, kas tika aprīkoti ar modernām labierīcībām, centrālo apkuri un elektrisko apgaismojumu. Galveno tramvaju depo uzbūvēja 1901. gadā Aleksandra ielā, tā pašā gadā arī depo Maskavas ielā. Tā laika izdotajā izziņojumā ilustrēts vādons par Rīgu ir rakstīts, ka tajos gados eksistēja pavisam 4 galvenie un 4 pagarinātie zirgu dzelzceļa maršruti. 1903. gadā tika uzcelts depo Pārdaugavā. Tas sastāvēja no tramvaja zāles un 6 ceļiem, katla ar dūmvadu un dzīvojamas ēkas. 1905. gadā šis depo tika pārbūvēts, lai ievērotu automātiskas ugunsdzēsības prasības. Laika posmā no 1905. līdz 1912. gadam blakus depo tika uzbūvēta dīzeļelektrostācija. Līdz 1914. gadam tika uzbūvētas 9 jaunas tramvaju līnijas ar aptuveni kopējo garumu 50 km. Tādējādi 1914. gadā darbojas 13 tramvaju līnijas. Vislielākie pasažieru pārvadājumi pirms kara perioda bija 1913. gadā, kad kopējais pasažieru skaits sasniedza 52 miljonus pasažieru. Pirmā pasaules kara laikā lielākā daļa tramvaju rītošā sastāva un aprīkojuma tika evakuēta uz Maskavu un Petrogradu, kur tika izmantoti uz Oranēlē piepilsētas ceļa. Rītošais sastāvs bija fabriku Fēniks, Dvigatelь un Krievu Baltijas vagonu fabrikas vagoni. Pēc Pirmā pasaules kara tika atsākta pasažieru pārvadāšana 4. tramvaju līnijā Daugavmālā, Reveles ielā. Tas notika 1920. gadā. Tramvaju saimniecība atradās Beļģijas uzņēmēju pārziņā. Pēc dažiem vērtējumiem tas tikai veicināja infrastruktūras pasliktināšanos.
1928. gadā darbojas 9 tramvaju līnijas un tika pārvadāti vairāk nekā 48 miljoni pasažieru. 1931. gada tramvaju saimniecība atkal pārgāja pilsētas pārvaldībā. Pakāpeniski uzlabojas slēžu ceļu stāvoklis un pieauga pasažieru pārvadājumu apjoms. Neatkarīgas Latvijas laikā Rīgas pilsētas tramvaju parks tika papildināts ar 30 jauniem motorvagoniem no Beļģijas firmas Regano un ar 40 jauniem Latvijā būvētiem piekabinājumiem vagoniem. Bet kas ar Rīgas sabiedrisko transportu notika pēc 1940. gada, es nezinu, tāpēc pirmas 2 okupācijas es izlaidīšu, un mēs uzreiz pārsteigsimies uz 40. gadu vidu, bet precīzi uz Otrā pasaules kara beigām. Šeit ar informāciju arī rodas figūri. Latviešu valodas avotos ir minēts, ka pēc Otrā pasaules kara kopējies tramvaju līniju skaits un to garums būtiski nepalielinājies. Krievu valodas avotos ir rakstīts, ka tramvaju tīkls ir bijis atjaunots un pat izveidotas jaunas līnijas. Kam ticēt, es nezinu. Es jums nosaucu 2 versijas. Izvēlieties to, kura jums patika labāk. 1947. gadā Rīgā tika organizēta trolejbusu kustība. Lai centralizētu abu veidu pilsētas elektrisko transportu veidu tīklu attīstību, tika izveidots vienots tramvaju un trolejbusu trests. Savukārt, lai optimizētu elektrotransporta kustību vairākas Rīgas centra ielas, tramvaju sliedes noņēma, pārvietojot pārvadājumus uz manevrietiem trolejbusiem. 20. gadsimta vidu dominēja uzskats, ka tramvajs ir vesmodīgs un izmirstošs satiksmes līdzeklis. Šajā laikā likvidēja tramvaju līnijas Rīgas galvenās magistrāles, izņemot Krišjāna Barona ielu. Bet jau 1980. gados sākas tramvaju satiksmes atzimšana. Palielinājies pasažieru pārvadājumu apjoms, kā arī 1984. gada tika uzbūvēta jauna tramvaju līnija uz Imantu. Līdz 1975. gadam pasažierus trolejbusus un tramvajus apkalpoja konduktori. Vēlāk biļetes un kompostēšanas talonus varēja iegādāties Sajūzpečать kioskos un pusautomatiskajās kasēs. Starp 200 PSRS pilsētu ar tramvaju kustību Rīga un Daugavpils bija izņēmums, ka strāvas noņemšanas ierīces tika izmantoti stienu strāvu uztverēji, nevis pantografi vai loka strāvu uztverēji. Stieņa priekšrocība trolejbusa ir iespēja novirzīties līdz pat 500 metriem no vadiem. Tramvajam tas nav ļoti aktuāli, bet notrūkšanas iespējamība no stieņa vadiem atšķirība no pantografa ir ļoti augsta. Neskatoties uz to, izmaksas, kas saistītas ar pārēju uz citu strāvu uztverēju un vēl svarīgāk nepieciešamība tīkla pārslēgšanas laikā vienlaikus pārtraukt nevis vienu, bet vairākus maršrutus, kas apkalpo tūkstošiem pasažieru plūsmas. Aizkavēja daudzus gadu desmitus nepieciešamu pārstruktūrēšanu. Trešā Latvijas pilsēta ar tramvaju, Liepāja, 1961. gada pārgāja no stienu strāvu uztverējiem uz pantografiem, kādēļ uz vienu dienu tika apturēta tramvaju satiksme. No 57. līdz 62. gadam pilsēta iegādājās GOST tramvajus, un līdz 61. gadam Liepāja bija vienīgā pilsēta pasaulē, kur kursēja GOST vagoni ar steņu strāvu uztveriem, bet jau 61. gada Liepājas tramvajs attiecas no stangiem. Vienas dienas laikā, 17. decembrī, Liepājas kontakttīkls tika pārbūvēts, un 18. decembrī sāka kursēt tramvaji ar pantografiem. No 1950. līdz 1980. gadam Rīgā tika eksploatēti RM tipa tramvaja vagoni un RP, kas savākti vietējais tramvaja trolejbusu pārvaldes jaudās. Lieta tāda, ka Rīgas vagonu rūpnīca, kura starp citu izlaida arī tramvajus, bija ļoti noslagota ar pasūtījumiem no lielajām PSRS pilsētām. Tādēļ Rīgas uzņēmumi savā starpā bija izveidojuši šādu sadarbību. TTP saņēma no RVR tukšus vagonus, bet jau uz TTP laukumiem te tika aprīkoti ar elektroiekārtām un citiem mezgliem. Šeit tas vēlāk tika remontētas un modernizētas. Tātad bija vairākas vagonu variācijas, īpaši piekabju vagonu. Piemēram, piekabju vagonam RP61 bija virsbūvē no tramvaja MTV 82, bet analogi no RVR6. Savukārt, vagons RM67 bija zināms kā RVR6 ar stienu strāvu uztverēju un riteņpari no agrākā modeļa MTV 82. Jāpiebilst,
ka no 1974. gada Rīgas ielās sāk kursēt Tatra T3 modeļa tramvaji. 1989. gadā Rīgā ieradās 42 Tatra T3M vagoni. – 1997. gadā tramvajos atkal atgriezās konduktori, bet jau pēc 10 gadiem konduktoros tramvajos atkal nomainīja komposteri. Taču jau 2009. gada maijā komposteri tika nomainīti ar validatoriem, elektroniskām biļešu nolases ierīcēm, kuras ir elektroniskie dati. Jaunā programma tiek devata par etalonu un ietver gan biļetes ar braucienu limitu, gan vārda biļetes ar derīguma termiņu no 2 līdz 13 gadiem. No vienkāršām biļetēm var izcelt mēneša biļete, kas maksā 30 eiro, laika biļete ar 90 minūšu ierobežojumu 1,50 eiro, dienas biļete, kas maksā 5 eiro, un tāpat kā Liepājā šīs biļetes veids būs derīgs vienu diennakti. Biļetes var iegādāties speciālos automātos vai dažās tirdzniecības vietās. Pie tramvaja vadītājiem nav iespējams iegādāties biļeti. No 2009. gada uzņēmums Rīgas satiksme papildina rītošo sastāvu ar jauniem vagoniem no firmas Škoda ar pazemināto grīdas līmeni. Līdz šim laikam Rīgā tiek eksploatēti firmas Tatra ražotnes vagoni Tatra T3A un T3M. Jaunā tipa vagonu Škoda 15T nodošana eksploatācija notika pakāpeniski. Pirmie šādi vagoni sāka kursēt 2010. gada 1. jūnija. Jaunie vagoni neprasīja būtisku slieža ceļa un pārmiju pārveidumu rekonstrukciju. Tomēr, sakarā ar to, ka tie aprīkoti ar puspantografa tipa strāvas uztverēju, bija nepieciešama pilna kontakttīkla rekonstrukcija. Jauna kontakttīkla konstrukcija ir saderīga ar abu tipu strāvas uztverējiem. Rīgas ielās var sastapt arī retro tramvaju. Diemžēl tas nav oriģināls, bet gan radīts no jauna. Tas izveidots 1982. gada pēc vecajiem rasējumiem un fotogrāfijām. Un, kā sapratu, izlasot informāciju Rīgas satiksmes mājaslapā, tas darbojas tikai pēc nomas principa. Izvēlieties maršrutu, apmaksājiet nomu un dodaties ceļā. Bet, ja mēs runājam par mūsdienu tramvajiem, šobrīd Rīgā ir 6 tramvaju maršruti, ar kuru palīdzību var nokļūt dažādas pilsētas vietās. Savukārt, Liepājā ir 1 tramvaju maršruts. Daugavpilī jau ir 4 maršruti, un nav saprotams, kas būs nākotnē. Īsumā tas ir viss par Rīgas tramvaju. Ja vēlaties uzzināt vairāk, internetā vienmēr var precizēt aktuālu informāciju. Šodien tas ir viss. Ja vēlaties piebilst kaut ko, esiet sveicināti komentārus. Paldies par skatīšanos! Visam veiksmi, labumas tārus un čau!